Tā ir ļoti svarīga procedūra. Jā? Ko tas nozīmē? Tas ir galvenais našķis, pārējais ir tikai tā. Galvenais ir tas patīns. Tas ir cappuccino vai kas tas ir? Tā ir latte, bet tās patīns mums labākās ar cukuru. Es dzeru tikai melnu kafiju, tāpēc... Mēs sākam, jā? Jā. Mēs jau sākam, jā? Mēs jau esam sākam. Super. Nu tātad, mums pirmā intervija. Ideja ir tāda, ka tātad astronauti ir viena no populārākajām jau kādu laiku grupām Latvijā jaunajām, ja? Un kāds ir sajūtas, kad tu atceries piemēram to laiku, kad tu vēl nebija populāri, nebija atpazīstama mūziķa. Kā tu jūties? Un vai tu vispār kādreiz, pirms kaut kādiem gadiem, pirms 10, vispār plānoji, ka tu būsi populāri mūziķi? Es pirms gadiem 10 sapņoju, ka es varētu būt populāra mūziķa, bet es centos būt reālisti un tāpēc normāli aizgāju pēc tam studēt žurnālistos un darīt visādi citas normālas ikdienas lietas. Un atceros, ka pirms tam es varu strīdējos ar savu mātu, kura man teica, lai es lieku no ģitāru, tāpēc, ka man jāpabeidz skola un es pārāk daudz spēlēju ģitāru. Aha. Kas teiks, ir bija tie, ko tu skatījies kādreiz pa teļuku tur kaut kādu, vai klausies, piemēram, Arti Wolfu vai vēl kaut ko? Kas bija tie cilvēki? Es zinu, ko es klausījos? No. Udrīti. Udrīti. Nu, tu klausies Udrīti, domāju, Udrīts forši, no, viņš slavens, es arī tā gribētu. Nē, es klausījos Udrītis katru sestdienas vakaru, tāpēc, ka Udrītis ir forši, nevis tāpēc, ka es gribētu būt tā kā Udrītis, bet tāpēc, ka man vienkārši ļoti patīk Udrītis. Nu, un tad viņi tagad nodziedāja duetā. Kā bija? Tagad bija tā, kad es atceros tās bērnības, uzsauču tādu absolūtu sajūsmu un abrīnu un skatos un domāju, es esmu Udrītis. Cik tas viss īstenībā toreiz man likās tā baigi, tā wow un tāds kaut kas pilnīgi citādi līmenī, citādi dimensija un tā cilvēks. Un tagad mēs sēžam blakām un runājam pilnīgi kopīgu valodu. Un tādā ziņā ir baigi forši, tā apziņa ļoti skaista. Klausi, tavā grupā ir notikušas vairākas nopietnas sastāvu maiņas. Es nezinu precīzi cik, kas un kā, es tikai zinu, kad ir mainījies. Ja? Vai, teiksim, šīs sastāvu maiņas, viņas ir ietekmējušas arī kaut kā astronautu skanējumu, kaut kādu radošo uztveru un vispār visu to, kas ir astronauti? Nē, nemaz. Vispār nemaz? Es jokoju. Protams, kad ir ietekmējuši, visi ir ietekmējuši. Tas, ka mainās, gan sastāvs ir ietekmējis arī to, kā es domāju. Tas ir mainījis to, ka pirmkārt, katrs puisis ienes kaut kādu savu mazliet gaumi un kaut kādu savu mazliet špricīti. Un tad sanāk, ka it kā tagad ir laikam mazliet trautīgāks tāds, nu tā kā spēcīgāks varbūt tas skanējums tādā ziņā, ka varbūt mazliet niknāks. Nav tā gadījumā, ka nevar teikt par tevi tāpat kā pa Nainiņš Nels, tur, piemēram, kur Trents Reznors ir un viņa visu laiku mainās pie mūziķa, it kā ir grupa, bet ir īstenībā Nainiņš Nels var likt vienādības zīmi ar Trentu Reznoru un ir vēl daudz tādas grupas. Bet, teiksim, astronauti nav Māra plus pavadošais sastāvs. Nu, kā jau pasaku, es esmu bijusi vienīgais, kas ir palicis no paša sākuma. Un, protams, ka lielā mērā tas ir, manas izauklētais, bet, viņš, nē, arī nē. Astronauti ir katru, tad, kad astronauti ir šādā sastāvā, tad astronauti ir pilnība šādā sastāvā. Un katru sastāvu mainoties, astronauti ir pilnība jaunajā sastāvā. Un tā, es esmu tā, kas varbūt savēl to visu kopā un satur to vienu apmēram plūsmu, jo es zinu, ka mēģinos, kad manis nav, tad aiziet riktīgs roks, ja? Un tad es atnāku un saku, tā, ja? Bet pamatā, ņemot vērā, ka es tomēr vairāk vai mazāk rakstu tās dziesmas, tad arī vairāk vai mazāk man ir kaut kāda lielākā teikšana astronautas. Par jaunāko sastāvu runājot, kā jūs viens otru atradāt un kāda tagad ir sajūta grupā šajā sastāvā? Kāds ir mikroklimats? Mikroklimats ir ļoti labs. Es atceros, ka vecajā sastāvā mums bija mikroklimats tāds, ka bija atnācis ciemos čikīs no zušiem un tā ir tā, ka šausmas jums te var cirvi gaisā pakārtiem. Tad jaunajā sastāvā mums, bet tas jau bija uz beigām. Jaunajā sastāvā mums mikroklimats ir ļoti atbalstošs un produktīvs un tāds, ka pat es lietas, ko agrāk būtu uztvērusi kā pārmetumi, uztveru kā absolūti pašsaprotamu lietu un tieši ir interesanti klausīties, ko citi iesaka mainīt. Mikroklimats ir ļoti pozitīvs. Superīgi. Bet kā mēs atradām, to gribējot? Jā, kā šis sastāvs sanāca kopā? Sanāca, bet viņš nebija tā, ka bija šis sastāvs un nomainījās šis sastāvs. Tur pa vienam cilvēkam tā pamazām mainījās.
vienkārši tie mūziķi, kas bija blakām un zināja visas tas mūsu arī vecās astronautu lietas apmēram. Tā, tie dzīvoja jau līdz arī pat tās mūsu mūziķi, jo viņš agrāk pamazām kaut kā iekļāvās. Labi. Vienīgais Tomu mēs atradām savādāk īsti meklējot klasistu. Pārējie bija jau blakām visu laiku. Tā ir, es jau to zinu, bet... Man patīk, ka es par garu runāju. Nē, man ļoti patīk, kā tu runā. Tu vari turpināt tādā garā. Izstāsti lūdzu man, tici man vēsturi. Es zinu, jā, ka tur ir kaut kas basketbols, tici sev, jā, piedod. Tici man arī. Tici arī, jā, es arī gribēju teikt. Superīgi. Kareči, izstāsti lūdzu to dziesmas vēsturi. Es zinu, ka tur ir kaut kas ar basketbolu saistīts, bet es gribu, lai man pastāsti tieši to brīdi, kad viņi tev iešāvās prātā, kad tev atbloja mūza un tev noskanēja melodija pirmā galvā vai teksts vai vārdi. Izstāsti man no A līdz Z šīs gabala vēsturi. Un par ko viņš ir un kāda ir doma un tādā garā? Tā, mēs tikko bijām nokļuvuši kompānijā Avantis, kas tikko sākam teikt, ka mēs ar jums iesim kopā un jūs būsiet tālu tiksiet un mēs vajag ticam un bieži bija cilvēki, kas nopietni darbojas jau biznesā un tā ar jauniešiem un vajag mums atbalstu un mūs tic. Un tajā brīdī es biju tādā paceltā nosījumā, mazliet tādā sajūsmā, kad kaut kas notiek un iet uz augšu, vai ne? Un tad... Tas bija kurš gads? 2005. Kaut kur pa vidu. Un tad bija tā, kad es dzirdēju, ka Avantis cilvēki teica, ka viņi vienkārši gribētu savu himnu. Un kad Kārskas arī ir zem Avantis domāšot par to dziesmu, un Gunārs Kalniņš domāšot par to dziesmu, un varbūt es arī vēlos padomāt par to dziesmu. Un man likās, wow, ja es varu sacensties ar šādiem jauniešiem, tad man vajadzētu tik kaut ko labi uzrakstīt. Un tad es ļoti ātri jau pēc dienām atnesu viņu dziesmu. Jo man trakot gribējās parādīt, ka es arī varu sarakstīt kaut ko tādu, kā viņi varētu. Un sanāca, ka pārējie neko laikam nemaz nebija domājuši. Kāds tieši to brīdi, kad viņi tev parādīja? Nu, bija brīdis, bija tāds, man sākumā atrakstīt, tā kā viņi teica, ka viņi gribētu Avantis himnu. Viņi atrakstīja aprakstu, kāda ir Avantis filozofija. Un tad es gāju viņai, apmēram, tur bija tāds apraksts, ka Avantis ir par jauniešiem, tur aktivitāti, sadarboties un tā. Un viss tas ir tāds pozitīvās nots, un tad es izlasīju to, saliku kopā ar sajūtām, kas man bija par Avantis. Tajā brīdī bija tā, ka viņi bija iedvesuši man pašai lielu ticību sev. Jo, tas bija tā, ka tu visu laiku vainu, ko tad es, un tad atnāk Avantis, un saka, jā, tas ir krūti, ko tu dari, un mums nenormāli patīk. Un tas bija tik nenormāli iedvesmojoši, un tad arī tā dziesma, un tajā brīdī es absolūti domāju katru vārdu, ko es tur rakstīju. Es tā arī jutos par Avantis. Tu sēdēji mājās uz dīvāna, dzēri kafiju latē Nē, tajā brīdī noteikti dzēru tikai tēju, jo latē mājā nevar uztaisīt. Un man dīvāns nekad manā istabā nav bijis, es vienmēr guļu uz matrača. Un tad es sēdēju uz savu matraču, dzēru savu tēju. Un tad atlidoja mūzu un teica, tici sev, jā? Jā, tur mūs nekad nelidoja, es vienkārši sāku rakstīt, un viņi jau bija. Krūti. Kā vispār notiek astronautu muzikālā un tekstuālā materiāla radīšana? Kur tu smelies iedvesmu? Visur. Pišķiņ konkrēti. Tas ir tik ļoti atbildam. Pārsvarā mūzikas rakstīšana tiešām notiek manā istabā. Uz mana matrača. Maskavas rajonā? Maskavas ielā, jā. Uz teātru skatu. Skaisti. Var nākt ciemos. Labi. Un tad citreiz dzīve iedvesmota no īziņas kādas, citreiz no kāda strīda, citreiz pēkšņi atceros pusgadu vecas emocijas. Pārsvarā ir tā, kad ir negatīvākas emocijas, tad arī gribās to visu izlikt ārā, tā kā uz tādā bišķi. Tā kā bišķi varbūt dienas grāmatas, bet ne jau tik, ne tieši, bet vienkārši to sajūtu nolikt nost. Nevis notikumu aprakstīt, bet piemēram, tas notikums ir aizsīs tādu noskaņojumu, un tad tajā noskaņojumā arī to dziesmu, varbūt par visam citu stāstu, bet ir skaidrs, ka ir kaut kāds notikums, kas ir ietekmēs to noskaņu.